Mans tētis, viņš pieņem, ka viss ir nopietnis, kad es vinēju pasaules čempiona jostu Ukrainā. Tas bija mana 10. profesionāla cīņa. Līdz tam brīdim viņš uz visu to skatās tā. Skeptiski. Bet Amerika ir kaut kur nākotnes plānos. Jā, man nebija nekāds tāda disciplīna, zini, ka ir daudzi sportisti, tur pasaules sportisti, kurš sastur talantis no 3 gadiem. Viņam tur tētis ir treneris, bet man tā nebija. Ir tāda pasaule, tāda alternatīva pasaule, kurā, ja tev nepatīk sports, ko tu tad darītu? Man liekas, tāda momenta, ka Dievs dod man pa galvu, un es, pamodos no šita visa ilūzija, ja? Un es skatos uz visiem cilvēkiem, un es sapratu, ka tas ir ceļš uz nowhere. Ja šeit, tur, kur es tagad sēžu, tagad sēdētu tu, bet 15 gadu vecumā, ko tu viņam teiktu? 100% atmaksa pirmajai likmei. Olimpiskais LVBet bonus. Reģistrējies, liec likmi, un ja neuzvari, saņem atmaksu. Spēlē ar uzvaras sajūtu. LVBet. Esiet visi super sveicināti LVBet podkastā. Mani sauc Nikola Dempsija, un ar mums šodien kopā ir Aleksandrs Pretty Boy. Čižovs, jā. Pretty Boy. Sveiki. Sveiki. Tātad tev ir 13 uzvaras un 3 zaudējumi. Jā, tieši tā. Pareizi. Un tu esi Latvijas profesionāli. Cik tev ir amatieros? Amatieros, nezinu, man ir kaut kur. Es pēc 20 neskaitā, bet kaut kur 60, 70, es domāju, ir, jā. Tur viss kopā, MMA, K1, boks, grapplings, visas disciplīnas, jā, tā kā. Un tev ir, es atvainojos, nepieklājīgs jautājums, cik tagad gadi precīzi? Cik man ir gadi? Jā. 28. 28. Kad tev palika 28? Decembrī. Tad tikko. Tad teorētiski 27 gados tev jau bija tāds sasniegums. Tu esi arī Latvijas pirmais cīkstons, kurš ir parakstījis līgumu ar PFL, kas ir Professional Fighters League. Un tu esi ne tikai parakstījis līgumu, bet tu esi arī uzvarējis čempionātā vieglā svara divīzijā. Jā. Bet Eiropa kategorijā. Eiropas, PFL Eiropas. Jā. Tātad tu esi iegūst PFL Eiropas jostu un naudas balvu. Tu esi teicis intervijās, ir bijušas intervijas kopš tās uzvaras, jo uzvara bija nesen. Tu esi teicis, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Jā. Un tu arī īpaši nevēlies runāt par nākotnes plāniem, vai to, ko tu darīsi tālāk, vai būs ASV, vai būs nekādi nākamie mūvi nav konkrēti. Jā. Jo nedrīkst noģinksot. Jā, un es nezinu, kad man dzīvē es saku mazāk runāt un vairāk darīt, viss notiek, jā, tā kā negribu runāt par maniem plāniem. Kā būs, tā būs. Ceru un ticu sevi, ka esmu tagad pareizā trajektorija, visi ej tikai uz augšā, tā kā kur un kad, kur es nākamā cīņas nezinu, bet ceru, ka tas būs huge. Tā kā, jā. Bet Amerika ir kaut kur nākotnes plānos. Jā, es domāju, ka tas būs, 90% Amerikā, jā. Okay. Šodien mēs vairāk pieskarsimies to, kā cilvēkam jocīgi skan, bet mēs atgriezīsimies pie tēmām, par kurām tu jau esi runājis LVBet mūsu pašu dokumentālajā filmā par tevi, All In, ko, protams, var atrast arī mūsu YouTube kanālā. Un labākam kontekstam, es domāju, ka skatītājiem vajadzētu noskatīties to un nākt atpakaļ uz šo podcastu, jo mēs runāsim par visu kaut ko tu tur esi minējis. Es tev esmu sagatavojis miljonus jautājumus, kā jau es to rādīju. Un man patīk sākt tādā chronoloģiskā secībā, tāpēc mēs sāksim ar tavu bērnību un mēs sāksim ar tavu tēvu. Īsfilmā mūsu tos tavs minēts kā iemesls, kāpēc tu sāki šo visu darīt. Principā tas bija tas tavs sākuma grūdienis. Kā tev šķiet, ko viņš tajā brīdī domāja, ko viņš tev gribēja? Kas bija tas, ko viņš gribēja, lai tu dari ar to pirmo savu boksa treniņu un to Rokiju skatīšanos? Kas bija tas viņa message? Manam tētim vai ko? Ko viņš, jā. Es teikšu tā, mans tētis bija pēdējais cilvēks mana ģimene, kurš sāc mani kā support atbalsta, jā. Tā kā, priekš viņam mana mīlestība ar sportu, ar cīņas sportu bija tāda, viņš uz to skatās kā uz mana hobiju, jā. Viņš netica,
kā parasts puika no parasta ģimene no Olina var kaut ko sasniegt sportā, cīņas sportā, tāpēc, ka mums to laika nebija. Zini, kad es sākšu nodarbojos ar MMA, tāda laika nebija kaut kāds, piemēram, kā boks ir Mairis Briedas. Es nevaru parādīt, skatos mamma, tur mums ir Mairis Briedas, un tāda ceļa es gribu iet. MMA tāda vispār nav, un kad bija tur runāt par UFC, tas bija, cilvēki nopietni vispār par to, ja tu runa par, ja tu gribi tikt uz UFC, cilvēki tur sāc smējas un domāt, ka tu esi stulbs. Ja? Tā kā priekš tētim tas bija es domāju, ka tas ir viņa hobi, tad labāk nekā viņš tur kaut ko uz ielām darīt, staigāt ar džekiem un neko vispār nedara. Bet viņš līdz galam grib, lai es visu to nomētu un sākšu kaut kur normāli priekš viņa viedokļa darba strādāt. Ja? Tā kā, un mans tētis sākts, viņš pieņem, ka viss ir nopietnis, kad es viņu pasaules čempiona jostu Ukrainā. Tas bija mana 10. profesionāla cīņa. Līdz tam brīdim viņš uz visu to skatās tā, skeptiski. Tas bija tā nopietni. Jā. Bet tad varētu teikt, ka viņš gribēja, lai tev vispār dzīvē kaut kāds konkrēts virziens ir. Vai tas ir sports, pat ja tas bija tikai hobija līmenī, vai vismaz tu sportam atdodies, bet lai ir tāds kaut kāds konkrēts tāds, ka tu kaut ko dari ar sevi. Viņš grib, lai es strādāju normālā darba, stabilā darba, dabūju savu 1,5 štuku un mierīgi gulēju mājās. Jā. Un teikšu tā, es ļoti mīlu savu tētis, bet es no paša sākuma priekš manim viņa dzīve, tas nebija priekš manim. Viņš nebija kā autoritātes priekš manim. Saprati? Es skatos uz savu tētu, un es sapratu, tā es dzīvot negribu. Tā kā mans tētis bija, tā kā mans tētis dzīvo, priekš manim tas bija kā motivācija darīt visu, lai tā nedzīvot. Saprati? Jā. Tā kā arī, jā. Un man bija ar viņu ļoti labas attiecības. Viss bija pilnīgs ok. Mums tur, viss bija ok. Tikai par problēmu tas ir mana mīlestība ar sportu. Jā. Jā. Tev bija kaut kas bērnībā, ko tu varbūt nepietiekami novērtēji, ko tu tagad novērtē? Man liekas ģimene. Man liekas kaut kur, kad man bija palikt tur 14, 13 gadi, es tā bieži saku tūsēt uz ielām ar džekiem, un mana mamma ar tētis, kā beidz dzīvot kopā, kad es biju ļoti mazs, un mums nebija tā kā zini, kā, mēs visi ar visam runājam, bet nebija kā tā pilna ģimene. Jā, nebija visi kopā. Jā, nebija visi kopā, un tāda brīdī man liekas, ka ģimene, nezinu, tagad priekš manam ģimene tas ir viss, bet tāda brīdī, kad es biju bērns, man liekas, tas nav krūti, saprati? Tu iedomājies, ja tev nepatiktu sports? Ir tāda pasaule, tāda alternatīva pasaule, kurā iedomājies, ja tev nepatiktu sports, ko tu tad darītu? Tu esi par to domājis? Jā, bet man galva neko neiet. Es nezinu, man liekas kaut ko stulbu. Tāpēc, ka man bija tik daudz variantus iziet no šīta sporta ceļa, tur sāc kaut ko, tur narkotikas, visas to, huligāns, krimināls, visu to, jā, tas bija ļoti klāt ar mani visu laiku, bet kaut ko man, I was always stick to the sport. To bija vīzija. Jā, sporta ceļa, jā, un, bet kaut ko, nezinu, skolā es mācos ļoti slikti, nezinu, ko es daru, ja nesports. Un arī sports priekš manim tas ir kā sociālais lifts, teiksim tā, social lifts, saprati? Visus savus draugus, labākus draugus, visus savus cilvēkus, ar kuriem es tagad, es visam satiku sporta ceļā, jā, tā kā, ja nav sports, nezinu, kaut kur sēdu uz ielām, Olinā, nezinu. Tev bija viss tas tavs dzeršana, tusēšana, ielas džeka posms. Noteikti, ka tas tev kaut ko ir arī devis labu dzīvē, kā motivāciju vai kā atspērienu punktu, vai, jo zemāk tu krīt, jo augstāk tu kā tādā veidā. Man liekas,
līdz kaut kādam brīdim tas bija jautri, tas bija prikoļna. Man tas liekas, jā, bet vienā momentā es paskatījos uz visiem. Es ļoti labi atceros, tā bija tusa, viena tusa bija, mēs tur sēdējām, kaut kāda afterklāba 7 no rīta, visi, piemēram, arī iedzeruši, jā. Un es sēdu, un es skatījos uz visu stilu, kurš klāt ar mani, un zini, ka man liekas tāda momenta, ka Dievs dot man pa galvu, un es, un es pamodos no šita visa ilūzija, ja? Un es skatos uz visiem cilvēkiem, meitenēm, džekiem, kaut kādā vispār random cilvēki, ja? Un es sapratu, ka tas ir ceļš uz... ceļš uz nowhere, jā. Un es tā, pamodos, tā viss. Visiem čau. Un es atceros, es braukšu mājās, es sēdēju autobusā, es braucu no Rīgas Olina autobusa, mana galva bija tā uz loga, un es sapratu, ka viss, vajag sāc kaut ko mainīt, tāpēc, ka, ja es turpināju tā dzīvot, man bija 18 gadi uz tā momenta. Es sapratu, ka, es ļoti slikti visu to beigus, es ļoti slikti, jā, priekš maniem. Un 10 gadus pēc mēs ar tevi sēdējam šeit. Jā. Bet noteikti, ka bija lielāka brīvība. Ne tikai tu biji jauns, jā, bet man liekas, ka tev bija arī noteikti lielāka brīvības sajūta, un tev varbūt bija tāds, ka nav ko zaudēt. Jā, un man nebija nekāds tāda disciplīna, zini, ka ir daudz sportisti, tur pasaules sportisti, kurš sastur talentis no 3 gadiem, viņam tur tētis ir treneris, un viņš no bērnībā dzīvo zālē, bet man tā nebija. Es tikai saku nopietni trenējos 18 gadi. Ja es biju no bērnībā sporta, visu laiku kaut ko, aktīvs bērns, kaut ko darīju, bet tā kā viss, es sapratu, ka es gribu ar sportu savu dzīvo saistīt, jā. Tas tikai notika, kad man bija 18 gadi. Un man liekas, tas arī plus, ka, zini, ka daudz bērnus, kurš sāc no ļoti agra bērnībā, jā. Un viņi tur trenēties, un viņi varbūt paši to negrib, bet tētis vai vecāki vai treneris saka, davai, tev vajag. Un daudzi te cilvēki, kurš pieauguši, un viņam tur palika 18, 20 gadi, viņi visi, viņš noguris no visu tā, ja? Un daudz traumas, tāpēc, ka ļoti ilgi sporta, bet es esmu jūtu ļoti fresh, tāpēc, ka es ļoti, teiksim tā, ka mēs runājam par profesionālu sportu, tas ļoti nesen, kad esmu tikai 10 gadus, ja? Un ja mēs tagad skatāmies uz sporta vecumu, ja mēs tagad skatāmies uz UFC top 10 džekiem, tur katra svara divīzija, visiem ir 35 gadi. Tā kā tur 20 gadus atpakaļ bija tā, ka ja tu esi 30, tu esi tur veterāns, viss, tas ir kā... Labāk saglabājas. Jā, tagad, kā sportista dzīve ir tagad ir vēl kā... Paskaties, arī tagad jau var redzēt, ka nāk fighteri, kur ir retired, vai ne? Viņi nāk uz comeback cīņām. Un tur, tas, protams, vairāk ir tur finansiāli apsvērumi tā, bet tas tī un tā ir interesanti, cilvēki to skatās. Tur Furies, kurš ir vecāks, vai ne? Aleksandrs Usiks, viņš vislabākais boksers pasaulē, viņam 38 gadi. Tā kā... Tu viņš pasties arī Digo Zīle un Ževados arī. Jā, Zaura Zīle. Un tāpēc, ka cīņa sporta tas nav tur balets vai kaut ko, kur tu esi 20 gadu vecumā un tu esi vecs uz šo sportu. Jā. Un ir īpaši, jo, ja tu turpini visu laiku trenēties, tu jau nezaudē to formu. Nedod Dievs kaut kas notiek. Trauma kaut kāda, bet tā jau. Jā. Bet atgriežoties pie... jaunības. Šis ir, man liekas, svarīgākais jautājums, kas man pašai ļoti interesē tava atbildi. Mēs principā jau tam pieskarāmies, bet man liekas, ka gandrīz katrs cilvēks ir dzirdējis tādu jautājumu savā dzīvē. Kad tu esi jauns, bērns vai pusaudzis, pieaugušie bieži saka, ka
tāpēc, ka tev ir kaut kāda jaunības kļūda, tāpēc, ka tu tagad neesi labs un tur ir talantīgs vai gudrs pietiekami, no tevis nekas nesanāks. Jā. Un tad, kad tu būsi, kraču viss, Jā. tu esi, tev ir mest miskastē, tu būsi tur lūzeris, Jā. dzīvo uz ielām, vēl tā. Tu esi. Tas 100% par mani. Jā, un tu esi tā kā vislabākais piemērs, man liekas, Jā. tam, ka tā nav patiesība. Es arī biju diezgan drausmīga, kad es biju jaunāka. Jā. Un es esmu pilnīgi apgriezusi savu dzīvi kājām gaisā. Kā, ja skatās šo kāds, kas ir jaunāks, Jā. vai ne, gados jaunāks pusaudzis, kā dīlot ar to, ka tev pasaka, ka no tevis nekas nesnāks, tev motivācijas nav vairāk, bezmaz vai ir tas spīts, kas sākās? Jo vairāk tev saka, ka no tevis nekas nesnāks, tu nekam nedari, jo vairāk tev gribās tā kā kaut ko darīt. Man liekas, vajag darīt to, ko tu mīli. Un nekurš tavā dzīvē, ne vecāki, ne mamma, tētis, ne skolotāji, ne draugi, ne kaut kur. Nekurš šo dzīvē nevar teikt, ka tu nevar kaut būt tur, piemēram, sportists vai aktieris vai kaut ko. Kad man bija 16-15 gadi, un es sāku nodarbos ar MMA, un mums bija tur Latvija amatieru komanda, un mana svara un mana vecuma tur bija kaut kur es un vēl 10 vēl fighterus, kurš bija daudz labāk nekā mēs. Es biju viss netalantīgs, man nebija nekāda disciplīna, es tur trenējos, pēc treniņa pīpēju cigaretu, sapratu, tas nevajag darīt, tas tikai bija stulbs, jā. Un mums tur, piemēram, bija 10 džeki, un es biju viss, nekurš tāda laika nevar daži padomāt, ka no mani kaut ko sanāk vispār sportā. Jā. Es biju the weakest. Jā, mēs runājam. Jā, no visiem. Un 10-12 gadus pēc, es tikai viens no visiem tiem 10 džekiem, kurš palika vispār sportā. Jā. Un kad es biju 10. klasē, un es decided to beidz mācīties, tāpēc, ka es gribu nodarboties tikai ar sportu. Un es atceros, es sēdu direktora kabinetā, lai tur paņem manus dokumentus, es iešu ārā no skolas. Un tur sēdē direktors un vēl kaut kāds 2 skolotāji. Un viņi man teica, davai, Aleksandrs, paliks skolā, mēs tev palīdzēsim kaut ko, vajag mācīties. Un es teikšu, nē, es negribu, es gribu būt sportistu. Un viņi man visi teica, ka tu esi stulbs, tu paliki uz ielas, vai tu eji uz cietumā vai kaut ko, Galvenais uzreiz, tu izņem dokumentus no skolas, uzreiz uz cietumā. Tāpēc, ka man tur bija ļoti sliktas atzīmes, es biju tāds, kā, uz manas seja bija viss norakstīts, jā, es biju tāds džeks no ielēm, jā, un viņi man visi 3 teica, ka, no tevi neko nesanāk, un kad es atceros, pēdējo, ko es viņam teica, es ņem tur kaut ko подписал, ņem man dokumentus, un viņi man teica, ko tālāk? Ko tu gribi darīt? Un es viņam teicu, es gribu kļūt par pasaules čempionu cīņas sportu. Ne boksā, cīņas bez pravil, bez noteikumiem cīņas, jā. Un viņa tā просто, tas bija, какой cīņas, kā pazā. Un pēc, man liekas, 8 gadus vai 7 mani uzaicināja uz to skolu, lai es runāju ar maziem bērniem par sasniegumam un par, tā kā nekurš tava dzīve nevar tev teikt, lai tu, saprati. Bet zini kā, man liekas, ka tas bieži notiek, tad, kad skolā ir kāds, kuram varbūt neiet labi skolā, bet tu zini, ka viņam ir kaut kas iekšā. Sirdī, dvēselē, mākslinieks, vai grib tur, jebkurā virzienā, ne? Skolā parasti ir no tevis nekas nesanāks, un visiem skolotājiem tu besi ārā un nevar nokoncentrēties. Man bija tikai sirdi. Tikai sirdi, tāpēc, ka es arī neskatos tur, kā ar muskuļiem tās, tu nevar skatīties uz mani tur 16 gadu vecumā, teiksi, ka, tas ir potenciāli ļoti labs sikstunis in future, saprati? Es izskatos tāds ļoti skin,
Un manas, tā kā es dzīvoju, tur pīpu, dzeru, man ir 17 gadi, tur nezinu, cik man bija. Nu, nevar teikt, ka no šitais žeks kaut ko tur būs sporta pasaules čempions. Tā kā, man liekas, jā, viņi skatās uz mani un saprata, ka, ja es nemocējos skolā, nu, es kaut kur pazudījus no ielām, jā. Tā kā, nu, universe bija cita plāna uz mani. Nu, jāatcerās arī, ka tas nenotiek visiem. Visiem nevar tā. Es teiktu, ka labi, tevi uzaicināja, cik sanāk 3 reizes uz PFL atpakaļ, jo tev no sākuma to nesanāca. Bišķiņ. Bet nevar visiem tā. Man liekas, ka tev tiešām tā kā tāda gaisma spīd uz galvas. Vai ne? Un, bet vispār, man liekas, tas ir crazy. Mums no Latvijas, ņemot vērā to, ka šīs Latvijā sākās tā nopietni tikai nesen. Jā. Un tagad tu kādam būsi, es gribu tā kā Čīžos, vai ne? Jā. Es gribu būt tā kā Čīžos, mamma, laid man trenēties. Jā, interesanti, jā. Jo treniņi paliek, man liekas, ka ir vairāk pieejami treniņi vispār. Tagad arī būs nākamā paudze ar treneriem, kas ir, vai ne? Jo tu, piemēram, vai tu apsver domu, tad, kad tev būs retirements, ka tu beigsi cīnīties, vai tu apsver domu, ka tu varētu būt treneris? Never say never, teiksim tā, bet pašas negribu. Jā. Es gribu kaut ko varbūt uzbūvēt kādu savu lielu akadēmiju sporta vai zāli, kurš būs visam, tur būs būris, rīņas liela, un lai tur strādā profesionāli treneri, bet esmu tik, es pats, ceru, ka man nebūs tāds, ka man vajag kaut ko trenēties. Varbūt nezinu, man nepatīk trenēt. Jā. Tu varētu būt kā tāds menedžer, vairāk menedžers. Varbūt es tagad tā runu, tāpēc, ka es esmu pats tagad kā sportists, un es nekoncentrējos uz citiem, es uz sevi. Tā kā man tagad grūti sevi redzēt, kā es tur trenēju audzekļiem, sapratu. Bet pēc 10 gadu varbūt man būs kaut ko citu galva, tā kā, nezinu. Jā. Bet tad tu gribētu vairāk, ja tu tiec tajā savā stardom rīktīgajā, tādā mēs tā iedomājamies, un tu PFL, UFC, un tad tu paziņo, ka tu vairs necīnīsies, vai ne? Un tad tu uztaisi milzīgu sporta akadēmiju Latvijā, MMA akadēmiju, un tu kā sponsors jauniešiem gribētu būt. Jā. Es arī, kad es ar Daņiku runāju, man liekas, ka visiem šajā sfērā, jomā, man liekas, ka jūs visi zināt, kā tas ir, ka tu esi tur no ielām un ka tu redzi tos jauniešus citus, ir īpaši džekus, man liekas, ka tu redzi, ka viņiem nav tas virziens dzīvē un ka viņi grib kaut ko darīt, bet viņi nevar īsti sevi ielikt. Es sapratu, jā. Tā kā, man liekas, ka tas ir labs, jo man liekas, ka jauniem puišiem ir daudz dusmas. Man liekas, tas viss no interneta un no TikToka un no Instagrama. Jā, tev liekas, ka nav tik traki? Nē, man liekas... Vai tās dusmas ir? Kas nozīmē dusmas? Tās dusmas var būt visādas. Bet man liekas, ka tas vienkārši ir kā neapmierinātība varbūt vai ar sevi, vai ar savu apkārtējiem, vai ģimeni, vai kur tu dzīvi. Nezinu. Tāpēc es domāju, ka no interneta. Tāpēc, ka tu pamodos pirmo tagad, ko tu dari, tu ej uz Instagramā un tu redzi successful life. Viens nopirk sev jaunu mašinu, otrs ir kripto investors, viņam ir 20 gadi, viņš ir miljonārs, un jaunieši uzreiz viņi sāc domāt, tā man ir slikti. Man liekas, tu tagad skatās uz džekiem, tur ir 18, 20 gadi, visam ir depresija, visam vajag tur psiholoģija un visu to. Kad man bija 18 gadi, kāda depresija, man mamma dod 5 eiro, es esmu priecīgs un man visu ok, saprati. A tagad, man liekas, tāpēc, ka ir ļoti, ļoti liela pressure, ka no visus tos sociālos tīklos, tāpēc, ka cilvēki redz tikai bilde. Labākā bilde. Viens tur pamodos, skata, Čižovs tur vinēja cīņa, josta kaut kādas naudas balva, visi viņu zina, visi grib es gribu arī būt tur, un man kaut kas nesanāk, bet viņš nezina, ka viņš visu manu ceļu, kas man bija. Tev arī nav sanācis. Kas man bija. Raudājis un dusmojies arī. Jā, visus to, un tur, kad man bija tur 21 gadi, 22 gadi,
viens mans draugs nopirks jaunu mašīnu, otrs tur brauc uz ceļojumu ar savu meiteni. Man 22 gadi, es tur prasu mammai 3 eiro, lai nopirk sev biļeti uz vilcienu un brauc tur uz Jelgavos treniņu. Tikai tāpēc, ka man bija dream, saprati, un es gribu to darīt. Bet viņi visi redz tikai šito, kad paceļ roku, saprati. Tu teiktu, ka galvenā atslēga ir neskatīties apkārt. Nē. Vienkārši tā kā zirgam. Un nevajag sevi salīdzināt ar citam, ar otram. Saprati, man ir 20, viņam ir 20, viņš sev tur nopirk jaunas mašīnu, es nevaru. Bet viens nopirk savu mašīnu tur 20 gadu vecumā, bet 23 gadu vecumā, pēc 3 gadi viņš, tu nezinu, vispār sēd uz vecākiem istabu un neko viņam nav. Bet otrs palika tur miljonārs 40 gadu vecumā un līdz galam tur dzīve laba dzīve. Visam ir savs timeline, saprati dzīvē, un nevajag tur skatīties uz kreiso lapu un salīdzināt sevi. Pareizi ir. Dari to, ko tu mīli, stick to it un neskaties. Viss notiek savā laikā, īstajā brīdī. Un, nav, man liekas, ka 2 domu, jo ir arī daudz grūtāk, ja tev ir tas tavs sapnis, ja tu visu laiku grozi galvu apkārt un neskaties taisa uz priekšu. Tas ir tieši tik vienkārši. Kas ir, kā tu teiktu, kas ir grūtākais, smagākais tev kā profesionālim? Turēt dietu. Turēt diētu, tev garšo kaut rīktīgi viss kaut kas, Visas junk food, McDonald's, pizzas, konfetes, bet turēt dietu, un daudz cilvēki nesaprot, ka profesionāli cikstunis tas nav tikai būt profesionālam cikstunim sporta zālē un tur ringa būri, tas ir tu visas, ko ārpus zālē, tev arī vajag būt profesionāls. Gulēt pareizi laika, ēt pareizi ēdienu, saprati, un priekš man bija pagājuši gadu 3 cīņas, viņi bija visas tā pēc kārtas, un es tā paskaitos, no 12 mēnešu laiku gada, es 9,5 bija dieta. 9,5 mēneši, no 12 es nevaru ēt tur, ko es gribu. Es visu laiku kā skaitu kalorijas, cīkos man vajag paēst, un tas man liekas visgrūtākā, Bet tev sanāk... Priekš normālam cilvēkam, tagad normāli, mēs te runājam, mēs beigusiem, mēs to eju, tur paņem sev kaut to šokolādu ar kafiju. Es parasti to nevajag izdarīt, saprati. Tā kā... Nē, man liekas, ka, ja es nemaldos, pēc vienas no cīņām, ja tā nebija pēdējā, tad tā bija, es neatceros, pirms pēdējā, bet es atceros, ka pirmā lieta, ko tu ieliki Instagram storijā, man liekas, ka bija, ka beidzot tu vari ēst kādu junk foodu, vai ka tu beidzot vari sevi palutināt un izpriecāties. Bet tad tas ir grūtākais? Priekš manim, es tad to pārdešu, paskat, tu tagad redzi manu seju, šočki visi ir, mēs pat tam fotkuši parādīsim, un tagad tas ir es, tu mēnešu atpakaļ, Tagad tu izbaudi visu. Tagad esmu priecīgs, bet tūlīt viss beigusies un sāksim atkal. Tev nekad nepazūd motivācija? Protams, ka ir. Motivācija ir tāda nestabila tēma. Šodien viņa ir, rītdien viņa nav, pārīt vispār to neko negrib dzīvēt. Ir disciplīna un sapratams, ka katru dienu es pamodos un skatos around. Un sapratu, ka tas nav, kur es gribu, piemēram, pamodos katru rītu līdz galam. Un manai mammai nav jauna mašīna, un man pašam daudz ko nav, un vispār, nezinu, tā kā, disciplīna. Turēt sevi visu laiku disciplīnu. Motivācija tas ir... Motivācija varbūt ir sākumā, un tad pēc tam... Jā. Tev nav nekad tāds, ka tu esi crazy, jau paliec ar visu, tā kā, ka tu turi sevi rītīgā tajā disciplīnā. Nav neviens brīdis, ka tu jūti, ka tev emocionāli, piemēram, tas sāk varbūt... Ļoti gribu. Es varu arī bišķi paraudāt arī. Tagad? Tagad esmu visu ok, bet piemēram, tur pirms cīņā, dienas pirms, katru cīņu, dienas pirms, kad mums ir svēršanos, un tur, kur vakar, kur visu ir face to face, es katru reizi pēc šito face to face,
eju tur kaut kur uz ielu, un man vajag tur pusstundu pasagāt viens par sevi, un es raudu. Katru reizi, tāpēc, ka un pēc man paliks ļoti viegli, tāpēc, ka ir ļoti grūti visu laiku bija tāds, tough, stiprs, Arī face-to-face. Jā, face-to-face, emocijas, stress, ļoti kā liela stavkas, high stakes. Un visas kameras, tu tur staida Fight Weekā, un tev vajag izskatās, tā, Jā, tas spiediens ir tas spiediens, un man patīk tur, bišķi pāraudīt, es pazvanīju mammai, tur ar viņu pāraudīt, un pēc tam es, kā ručāšu, un es gatavs, Jā, es atceros, ka mēs runājām, kad mums bija pirmo reizi intervija, tas bija 2024. gadā. Yeah. Es atceros vēl. Mēs runājām par to, ka tu teici, ka vīrieši neraud pietiekami bieži, pietiekami daudz. Raudāt ir veselīgi un labi. Un tas noregulē tev visas emocijas. Jā, 100%. Tas ir labi. Man prieks, ka cilvēks kā tu par to runā, jo man liekas, ka tā ir tāda stigma vīriešiem, ka tu nevar raudāt, tu vari jābūt visu laiku tough guy. Man liekas, visi tie, kurš playing the tough guy the most. Viņi ir visvājākie cilvēki. Jā, tāpēc, ka mēs esam cilvēki, tas ir normāli. Jā. Mēs raudam, tāpēc, ka ir jāraud, tas ir ok. Tas ir pilnīgi ok. Tas tiešām mums arī palīdz. Cik reizi nav bijis, ka man ir viss jau šī. Tas, man liekas, kaut kāds stereotipi par ciksoņiem, par visiem turuši. Ka vajag būt tā, kā akmens un nav vispār emocijas, tas ir pilnīgi stulbens. Jā, tas nav fun. Man arī liekas, ka tas ir, tas izskatās vairāk pēc īsta cilvēka. Un daudz cilvēki, viņi nav tādi, bet viņi spēlē, ka viņi ir tādi, saprata. Un es to visu redzu uzreiz, saprata. Visas tie džeku sportistus, kuri spēlē uz savu, viņš ir tādi, akmenī, es tur redzu uzreiz, ko tu tur mēģini. Protams, ka nevajag raudīt tur katru reizi, kādas problēmas, tur nedomā nepareizi, bet, ja tas ir veselīgi un natural, tas ok. Es gribu tikai pateikt, es mīlu raudāt, man nenormāli patīk raudāt, man patīk raudāt, ka kaut kas labs notiek, man patīk raudāt, ka kaut kas slikts notiek, man patīk raudāt, kad es skatos filmas, multenes, spēlēju video spēles, es vienkārši visu laiku raudu, man ir tāds sajūta, ka tas ir viens no maniem hobijiem. Man tā problēma nav. Bet tas ir mans hobijs, man patīk raudāt. Tā, mēs pieskārāmies motivācijai, un ir lieta, ko es pats bieži dzirdu saistībā ar rakstīšanu, jūs rakstu grāmatas. Vai talants ir īsta lieta? Ir iespējams, ka cilvēks ir dabīgi talantīgs, vai tas viss ir tikai un vienīgi smags darbs? Nē, ir, protams. Fiziski tā kā varbūt kaut kāds. Ir, un arī tehniski ir tādi cilvēki, piemēram, viens ir ļoti talantīgs, otrs vispār ne, un viņi sāc, piemēram, trenēties viena diena kopā. Un tur, piemēram, pēc viena mēneša, tur kurš talantīgs, viņš tur strādā, ka viņš nodarbojas ar to 5 gadi, bet otrs nevar tur normāli vienu situ nosīt. Tā kā... Tā ir tāda kombinācija. Jā, bet ļoti reti ir kombinācija, ka cilvēks ir ļoti talantīgs un arī used to work hard. Sapratu, jā? Tā kā 90% tie džeki, kuri ir ļoti talantīgi, tur, nezinu, Dievs dot viņam kādu skillu tādu, viņi vispār netrenēs. Un viņi līdz kaut kāda brīdi tur vinē, viņiem ir rezultāti, tāpēc, ka viņi talantīgi. Bet, ja mēs runājam par ļoti augstu līmeņu sportu, tur nevajag tik uz talantu, saprati, vinēt, tur vajag strādāt. Tā kā... Labi, tālāk. Kā tu vērtē savu pašvērtējumu? Tev patīk sava seja, savs ķermenis? Tev patīk, kā tu izskaties? Jā. Tu esi pretty boy. Zini kā, pretty boy? Kāpēc pretty boy? Pretty boy tas ne tāpēc, ka tur kaut kāda seja. Esmu vīrietis, man vajag būt skaisti, ja? Pretty boy tāpēc, ka līdz mana pēdējā šie cīņā, man nekad profesionālas cīņas nebija asins. Tāpēc pretty boy, tāpēc, ka viņi nevar man dot damage uz manu seju. Jā. Tā ir rēta, jā.
Jā, kas to dzīst, jā. tas ir jā. Tā kā līdz pagājušā cīņa, kur bija decembrī, man no 14 profesionālas cīņas nekad nebija asins. Jā. Vai tur varbūt kaut kā bišķi tā deguns? Jā, bet nebija tā, pārsisties. tāpēc priciboja. Daudzi domā, ka priciboja, kāpēc viņš to, viņš domā, ka viņš ir pricini. Nē, priciboja tāpēc, ka man nebija asins seja cīņas. Tāpēc Bet tagad tu būsi jāglīboji? Vai kaut ko mainīt, jā, tāpēc, ka vairs nav pricini. Jā. Ok, bet viss, kas esi tu, tavs ķermenis, tava seja, viss, kā tu izskaties, tu ar to visu esi sadzīvojis, tu esi pilnīgā mierā, tu sev patīc. Man liekas, vecāks es paliku, mazāk es par to domāju, sapratu. Man liekas, ka man bija 20 gadi, es tur skatos uz, es gribu tur, lai kaut kas samainīt, jā, bet tagad, man liekas, zini, ka skaistuma tas arī tāds, pa-krieviski tas ir abstraktna viss, cilvēks varbūt ne ļoti skaists, kā, ja mēs runājam par seju, bet overall tu skaties uz viņu, un viņš, nezinu, kā... Saprotu. Jā, tā kā enerģija, stils, vibes, viss no cilvēka, tā kā skaistums, jā, mans ir bišķi deguns tāds, jā, varbūt gribu, lai viņš bija taisnas, jā, bet tas, nezinu, tas, ja mēs runājam kopumā, man patīk, ka es izskatos, jā. Skaistums, tas viss koncepts ir fake. Anyway, tas viss ir tāds sabiedrības tāds. Arī tas, ka... Man liekas, ir estetika. Jā. Estetika ir, jā. Bet skaistums, jā, katram ir savs skaistuma, kā. Ja tu esi labs cilvēks, bija tāda viena grāmata, kur neglīti slikti cilvēki, ļauni cilvēki lēnām paliek neglīti. Jā. Un ka labi cilvēki ir, pat ja viņi tur vizuāli, viņiem tur zods maziņš, zobi, tur tādi šitādi, bet ka viņi būs skaisti, jo viņi ir labi. Viņi izstaro labu enerģiju. Ja tu esi viskaistākais cilvēks pasaulē, bet tev vispār nav nekāda harizma, tas nestrādā. Tas vispār nestrādā, jā, tā kā... Es biju tik nenormāli nesmuka vidusskolā. Es biju uzaugot bērnībā, es teiktu, ka es biju resna, un es biju galīgi garām. Un es zināju, ka man ir jābūt smieklīgai. Citādāk. It's not happening. Tā kā man ļoti liels prieks, ka es kaut kā izrikos no tās. Bet jā, reāli harizma. Tas ir svarīgākais. Jo cik nav parasti, ka tu skaties kaut kādas vecās labās 2000 komēdijas aktieri. Viņi nav nenormāli. Tur liela muskuļi un tur zods, tur žokas. Viņi ir average guy. Reāli. Bet viņi ir smieklīgi. Jā. Un tāpēc cilvēki viņam mīļa. Jā. Nerunājot par sportu, par ko tev visbiežāk izsaka komplimentus un labus vārdus? Kāpēc tad cilvēkiem patīc ne kā sportists, kā cilvēks, kā Aleksandrs? Man liekas, tāpēc, ka esmu, teikšu angliski, company soul, saprati? Man tā liekas, un cilvēkiem, man to, neteikšu, ka bieži, bet es to dzirdu, ka cilvēkam patīk, ka esmu klāt. Tāpēc, ka esmu jautrs, esmu enerģisks, un zini, ka es varu adaptēt uz visiem, kā kontingentiem, saprati? Es varu tur sēdēt ar 16 gadu vecumā bērniem un runāt ar viņiem tur par Minecraftu, saprati? Un viņiem būtu ar mani interesanti, jā? Un es būšu, pēc tam es varu sēdēt tur 50 gadu vecumā tur biznesmeniem, saprati, uz galda. Un arī organiski ar viņiem runāt, un viņiem būs komforta ar mani. Tu esi tā kā hameleons, tāds sociālis. Man liekas, tāpēc arī, ka cilvēki, es varu adaptēt uz visiem, saprati, kompānijām, cilvēkiem, jā, es varu tur runāt ar neformāliem, kaut kādiem, jā, tur, ar visiem, jā. Runā ar mani tagad ļoti pieklājīgi. Sveiki. Jā. Sveiki. Davai, mēs varam tā arī parunāt, jā. Iedomājies, ka šī ir darba intervija. Sveiki. Tu esi atnācis strādāt Nikola Dempsey. Man sauc Aleksandrs Čižovs. Prieks iepazīties. Fuck, jā. Crazy. Bet tas ir crazy. Jā, karoči, un tu saprati, jā? Mierīgi, jā. Tad, kad ir tā katra situācija, es varu vienkārši nomainīt seju. Jā.
Es arī vispār varu nomēģināt sevi. Un tas man arī patīk, ka katru reizi, kad man redz, es iztos pilnīgi citādāk. Un tad es varu spēlēties ar to, kā es gribu. Es uzvalku tādas drēbes. Man ir bišķiņ vairāk brīvības, man ir make-ups un mati. Tā nav Tu to var redzēt Instagramā, jā. Tev vajag tā kā, tev jāspēlē tīri uz personību. Tas ir grūtāk. Ok, mēs runājam par komplimentiem un tām līdzīgām lietām. Tu esi lasījis kādreiz heita komentāru kādu par sevi? Ja es redzu heita komentāru par sevi? Tev ir bijis vispār kāds heita komentārs? Protams. Kas ir tas, kas tev visvairāk sāp? Ir kaut kāda kritika, ko tu izlasi vai dzirdi, un kas tev rīktīgi tā kā iedur kaut kur dziļāk, vai ne? Te tikai kritika no profesionāļiem, kurš sapratu, ko es daru. Piemēram, mans treneris. Tur varbūt pēc mana cīņa 50 džeki uzrakstīja komentāru, tu esi tur loks, piemēram, jā. Un man to vispār necipīja. Bet mans treneris saka, ka man bija, es vienoju cīņu, bet mans treneris saka, ka bija slikti, tāpēc, ka viņam nepatīk. Es nevaru gulēt divas. Es zaudēju šo cīņu, tā kā es tikai uz tavu jautājumu kritika, bet no profesionāļiem. Kurš saprat visu specifiku, ko es daru un visu. Ja man tur raksta kaut kāda meitene komentāru, ka ļoti slikts džebs cīņa, es sapratu, ej pārēdi labāk. Jā, es vispār ne. Jā, man tas liekas interesanti, ka internetā vispār ir tā anonīmā sajūta, un tu jūties drosmīgāks, bet nekad jau neviens jau nav teicis, ka tu varbūt to cilvēku dzīvē nesatiks, vai ne? Iedomājies kāds, kurš tev... Cilvēks ar kādu fake accountu, viņam tur bildi ir kaut kā kaķis, un viņš tur raksta komentāru, ka tu esi tur resns vai ko tu slikti izskatās. Un liekas, zini, ka internets dod visiem tiem cilvēkiem anonīmus, un viņi dod iespēju kaut ko izdarīt tevi, saprati. Viņš nekad nevar tev kaut ko uz, dzīves teicu. Nekad mūžā. Viss, ko viņš dzīve var uztaisīt sev fake bildi ar kaut kādu tur mašinu vai kaķeti un rakstīt tev komentāros. Jā. Good luck. Man es vairāk patīk, ka... Saprati, tu tagad sēdē savā kompjuterā ar telefonā. Un tu raksti komentārus kaut kādam tur successful cilvēkiem, kurš kaut ko savā dzīvē dara. Varbūt nav ļoti liels success. Viņi varbūt tikai sāc kaut ko darīt. Tur, nezinu, tu esi singer, un tu jaunu dziesmu savu, tur noposto. Un tu raksti komentāru, shit. Bet tu sēdi, tev daži nepatīk, kā tu izskatās. Tu nevar daži savu seju uz bildē, saprati, pastāvīt. Tev ir bilde ar kaut kādu randomu bildē, un you not exist. Jā. Saprati. Jā. Protams, ka visi ir gudrāki un labāki un tur skaistāki, kad viņus neredz īsto. Bet man liekas, ka tas ir saistīts vairāk ar to, ka tev neapmierina tava dzīve, tu pats sev nepatīc, un tad tu meklē to pašu kritiku visos citos, man liekas. Labi, nākamais interesantais jautājums. Tev bail no naudas vai nav bail no naudas? Nezinu, grūti pateikt, bet... Cilvēki bieži mainās, kad viņi sāk pelnīt vairāk, vai viņiem pēkšņi tur ir... Es 100% zinu, ka es nemainojos kā persona, kā cilvēks, tāpēc, ka, priekš mani never plays the role. Nekād kad es sāku trenēties un sportot, mans nekad nebija motivācija naudas. Titulus, visus uzvaras, bet nav naudas. Un priekš manam naudas tas ir kā materiāls. Šodien viņi ir, rītdien viņi nav, un, nezinu, es piemēram, tagad, man nepatīk tā runāt, bet man ir kaut kāds form of success, varbūt sporta Latvijā, un cilvēki man zina, man ir kaut kādas naudas, bet es varu tāpat tagad braukšu uz Oline un sēdēt ar džekiem garāžā, un runāt, man nav nekāds,
ka man ir sociāls status, un es tur nevaru sapratu, tagad man ir naudas, tagad man ir jauna mašina, davai, mēs ar tevi tagad, tas nav vēsture pilnīgs par mani. Kā tev liekas, kas notiek? Es tikai baidos par naudu, es baidos nepareizi ar viņu kaut kur, lai nepazūd, saprati. Tāpēc, ka man nav, zini, ka finansu gramatika, es nezinu. Bet kā tev liekas, kas notiek ar cilvēkiem? Kāpēc viņi mainās? Kad pēkšņi ir nauda, kad naudas ir vairāk, kāpēc cilvēki mainās? Kā tev liekas, kas notiek? Grūti pateikt, nezinu, varbūt, zini, ka daudzāk tev ir naudas, vairāk tev ir kā iespējas, man liekas, un mūsu dienas ar naudiem tu ļoti daudz ko var, ja mēs runājam par naudu, un man liekas, tāda sajūta, ka viņi daudz ko var, varbūt to dot viņam tādu... Tā kā varas sajūta, spēks kaut kāds? Jā, bet atkal, ko visas, saprati, tas arī bet tu piemēram, tu vari nopirkt sev jaunu lielu skaistaku mašinu, sēdēt uz to mašinu, bet ja tu esi pats, kā empty, saprati, nikto, pakrieviski saku, tas tu arī nestrādā, saprati. Tā kā, nezinu, bet par naudu var nopirkt labu gaming kompi, piemēram. Tas ir šeit. Tas jau ir kaut kas, es ļoti labi saprotu. Es pirmo savu kompi nopirku, un es biju laimīgais. Nauda tiešām nopirka laimi, jo es esmu ļoti laimīga. Ja šeit, tur, kur es tagad sēžu, tagad sēdētu tu, bet 15 gadu vecumā, ko tu viņam teiktu? Ātri, nedomā. Keep going. Believe your dreams. Kas? Nē, tas ir skaisti, jo tu uzreiz momentā pateici tagad tieši to. Viss sanāks, keep going. Jā. Tāpēc, tāda laika, kad man ir 15, nekādas tur universes, un es nevaru redzēt sevi tagad, pozīcijā, kurš esmu tagad. Man liekas, tur priekš maniem tāda laika, man liekas, es atceros, kad man ir 15, es domāju, es savā dzīvē vienu reizi pacinējos arēnā Rīgā, un tas viss, tas kaut ko insane priekš maniem bija jātur, un tā kā, es saku viņam, keep going, viss sanāk. Bet tas ir ļoti iedvesmojoši, ka tas ir iespējams, tev ir reāls piemērs, un tas ir Čižovs. Jā, parastais čeks no Olaina. Un galvenais, ka tu esi joprojām humble, tu esi joprojām tu pats, vai ne? Tev nav tur uzreiz, fuck. Es esmu bagāts, un man ir 50 sievietes. Tas man nav bagāts. Bet nopietni, labi, bet pakluso. Ko tu darīsi ar to naudas balvu? Es nevienam neteikšu. Man vajag nopirkt savu jaunu PlayStation 5. Man ir parastais, man vajag pro versija, tā kā man vajag jauns PlayStation. Prusakam postā. Jā, es viņam rakstu, man vajag discount Sony Latvijā, come on. Esmu vislielākais gamers sporta Latvijas industrijā. Gamers, sportists, tas ļoti svarīgi. Jūs varat savienot šos tirgus, vai ne? Jā, tā kā, nezinu. Bet tā tu neesi domājis. Tas būs kā tavs safety blanket? More like that, jā. Nenopirkšu sev jaunas Rolexus točno, teikšu tā. Jā, es, piemēram, ar savu pirmo sakrāto naudu nopirku kompi, un tad ar savu otro lielo sakrāto naudu nopirku bruņas. Kas ir bruņas? Bruņinieku, tā kā bruņas. Man ir pilnas bruņas Tipa armor? Jā. Jā, sapratu. Priekš cosplay kaut kāda? Vienkārši. Krūta? Cik to maksā? Uža vajag? Atsevišķi augša bija 6 vai 700, un kājas bija 400, man liekas. Bet tās pat nav labas bruņas. Tās ir tādas, entry level. Tādas. Tā kā... Kur tu dzīvi? Kāda rajona? Tu man apsaks panākt. Cik riet tako bija. Var pastākāt savu rajonu ar bruņus. Jā, es esmu domājis par to, kas varētu aiziet uz Origo. Vienkārši uzfilmēt tādu sociālo eksperimentu, ko cilvēki darītu, kā cilvēki rēģētu uz to, ka bruņinieks vienkārši steigā. Jā, runājot par meitenēm. Vai tu šobrīd esi attiecībās?
Jā. Okay. Tu mūsu, tas sanāk, cik tas bija sen, pirmajā intervijā minēji, ka attiecības var novērst uzmanību no karjeras vai progresa. Vai tā ir vai nav? Ja tas ir veselīgas attiecības, kā tagad man ir, un thanks God, man ir tādi, tas tikai tevi motivē un boost. Saprati, jā. Priekš maniem, tāda veselīga pareizes attiecības, tas ir kaut kā čitkaus priekš maniem, saprati. Nu, tāpēc, ka tev palīdz, tev tas nevis velk uz leju. Es nekādu dzīvi nevaru padomāt par to, ka attiecības var tik labi tevi. Jā, tāpēc, ka tas tevi nevis velk uz leju, bet tas tevi cen uz augšu. Tā kā tas ir viss mistika, kā attiecības tev tur kaut ko... Kā? Viņai... Kā attiecības trauca, tas ir pilna mistika. Nu, bet, protams, ja tev ir tādas attiecības, ka tu tur, nezini, katru vakarā sēdi mājā un klies, tas, protams. Un tādi ir, man liekas, 80% attiecības, neveselīgi. Bet, ja tu esi tāds šķislīvšs un tev ir viss labi, tad tas ir good. Tad tas ir bijis, šis ir tāds, tad tu esi tādā labā vietā, tev ir mājās visi laimīgi, darbā visi laimīgi. Apmēram. Ko tu parasti meklē sievietē? Gan iekšēji, gan ārēji? Es tagad neko nemeklēju, man viss ir. Tā, labi, to mēs varam nejautāt. Tā kā tu esi attiecībās, tad mēs varam tam. Davai, lai būtu šis connection, saprati. Tas ne par izskatu, ne par kaut kādam manērām, tev cepi vai tev necepi. Un tas var būt cilvēks, kurš tu pilnīgs cits stils, kā izskatās, kā type. Pilnīgs cits type, not yours. Bet ja ir, šitais. Jā, tad ir. Es savam draugam, man liekas, ka es neesmu viņa. Es zinu, ka es neesmu viņa tāds klasiskais type. Jā. Bet tik forši. Un tas tiešām pilnīgi neko nenozīmē. Pilnīgi. Es tikai zinu, ka visiem maniem boyfriendiem vienmēr ir ūsas. Tas ir mans type. Kāpēc tas ir non-negotiable. Ir jābūt. Ja nav, tad būs. You're a happy man. Ja tava sieva staigā ar šito bruņu. Tieši tā. Man ir daudz ko dot, vai ne? Vai tu gribi bērnus? Jā. Kādreiz? Jā, protams. Gribu lielu ģimeni. Un lai būtu bērnas arī. Tagad man ir tikai suns, franču bulldogs. Un tas ir... Priekš man tas ar ir... to pietiek? Ļoti... Es nekad dzīvē nevaru padomāt, ka es varu tikt ļoti mīl ne cilvēku, vai vispār suņu. Priekš man tas ir... Pat pagaidām pietiek, jā. Jā, pagaidām pietiek. Vai tu esi domājis par to, kā tu... audzinātu savu, piemēram, ja tev būtu dēls, vai ne? Un tu redzi, ka viņš sāk tā kā bišķiņ iet tavās sliedēs tur tusēt, un tā, vai tu viņu audzinātu jau no paša sākuma, tā, lai viņš netusē? Nezinu, domāju, ka nepuskai patusēt. Labāk viņš patusē 14-15 gada vecumā nekā 30, kad viņš tā kā, to arī vajag. To vajag arī. To vajag iziet cauri, saprati. Un ir daudz cilvēki, kuriem saprati, tur mamma, tētis to visu iespēju nedod. Viņam tur 18 gadi, bet viņš tur tētis un mamma, sēdē mājās, viņš nekur tu neiet. Un viņam visu to nav. Un pēc tam viņš tur 30 gada vecumā sāc tusēt, saprati. Un tas ir slikti. Tā kā... Jā, man bija līdzīgi. Vajag visu pamēģināt... Savā laikā. Jā, man bija līdzīgi. Man arī neinteresēja vispār alkohols. Es negribēju tusēt, bet es gribēju ar saviem draugiem kopā pavadīt laiku. Un viņi tajā vecumā visi gribēja tusēt, dzert. Un tad man bija līdzīgi, tā kā tu stāstīji sākumā, kad es sēžu tajā ballītē, es esmu pilnīgi skaidrā, un man apkārt ir visi mani draugi, kuri ir pilnīgi neskaidrā. Un es, protams... Es pavadīju ar viņiem to laiku kopā, un es smējos, man patika, un tas bija interesanti. Tas vienmēr bija interesanti, pilnīgi noteikti, jo, ka tu esi skaidrā un ka visi apkārt ir piedzēršies. Bet galvā tu saprati, ka tas ir. Galvā es saprotu, šitais nav tas, ko es gribu darīt. Tas ir mūsu pēdējā tāda tusiņa, Jā, apmēram. Bet, un tagad, kad es esmu vecāka, un kad es
jūtu, ka es gribētu pamēģināt to sociālo daļu, vai ne? Es tāpat nepiedzeros. Nekad mūžā neesmu piedzērusies. Tā blackoutā piedzērusies. Nekad. Es vienmēr visu atceros. Vai tev kādreiz ir bijis fake friend? Nezinu, varbūt, bet man nekad dzīve nebija tā, ka es ļoti daudz tur cilvēkus domāju, ka viņi ir mani draugi. Saprati, jā, man ir tur draugi no rajona, no bērnība, ar kuriem mēs bijām izaugi. Ja? Tagad man ir tur pāris cilvēkus, kurš priekš manim ir īsti draugi. Ar mani visu laiku bija daudz cilvēki klāt, kaut kādos tur, jā, bet es nekad dzīvē, nebija tā, ka tu esi mans draugs, tu esi mans draugs. Es visu laiku sapratu, ka tas ir viss tipa, ka... Vairāk kā pazīstami? Jā, pazīstami, jā. Tā kā, es nezinu, varbūt kaut kāda cilvēki bija ar mani fake, bet, tā... Varbūt, ka viņi ir tik fake, viņiem tik labi sanāk, ka tu nezini nemaz, ka viņi ir fake. Varbūt. Par šito padomā, pirms te gulēt šo. Bet nav tā, ka jo tu esi populārāks, jo tev vairāk ir sasniegumi, jo vairāk cilvēki pēkšņi grib ar tevi draudzēties. Tā nav? Varbūt tā ir, jā, bet es ļoti lakcien sapratu. Es baigi netusēju nekur. Man patīk, trenēties un mājās atpūsties. Es ļoti reti pavadu laiku arī ar saviem draugiem. Jā. Man full fokus uz darbu tagad. Jā. Tev patīk dzīvot Latvijā? Jā, ļoti. Tu šeit gribi palikt? Jā. Es arī. Jā, es ļoti gribu šeit, lai man būs ļoti daudz naudas un dzīvot šeit. Jā. Tur, zinu, daudz cilvēki grib tur palikt bagātiem izstāt, un brauc tur kaut kur dzīvot ārpus. Es gribu, lai man būtu daudz naudas, un es dzīvoju šeit. Tas ir mana māja. Jā, es jūtos tieši tāpat. Es nekad neesmu gribējusi dzīvot. Es gribu, lai man būtu iespējas braukt, kur es gribu un kad es gribu. Man ir iespējas, es šodien pamodos, gribu braukt tur Afrikā, jā? Braukšu tur, bet dzīvot bāze šeit, jā. Lobby. Bet ir kaut kas tev nepatīk šeit dzīvojot? Tas var būt cilvēki vai klimats kaut vai? Klimats man ļoti patīk. Man ļoti patīk, ka mums ir viss. Mums ir vasara. Jā, ir kontrasts, saprati. Varbūt ir bišķi grūtības, tāpēc, ka esmu latvietis, bet es esmu krievu runāju. Es runāju krieviski, jā. Mans tētis ir ukrainietis. Tēta līnija ir visi no Ukrainas cilvēki, jā. No mama līnijas visi latvieši. Tas Anna, ka visi no bērnība, mana ģimene, visi runā tikai krieviski, jā. Un nav bieži, bet es jūtu, kad es runāju kaut kur krieviski, ir, saprati, ka cilvēki skatās uz mani tā. Un man liekas, tā ir tāpēc, ka man daudz neatbalsta līdz kādam brīdim latviešu arī, tāpēc, ka es esmu, ne Mārtiņš Egli, Aleksandrs Čižovs. Protams, tagad man atbalsta, saprati, kad tev viss sanāks un tu esi kaut kādā augstākā līmeņā, visi tev už sāc atbalstīt, jā. Bet šitā ceļa, kad neko nebija, kabata un visa, kad bija vajag kaut kādu supportu, tāds, man liekas, bija grūtības. Un man liekas, tāpēc, ka esmu vairāk runāju krievu valodu. Jā, bet, tu neesi PFL Latvijas karogu. Es katra sava profesionāla ziņu, katra ar Latvijas karogu. Uz visām skatuvēm, gan lielajām, gan mazajām. Katra. Vienmēr nes līdzi, un es teiktu... Līdz momentam, kad man bija cīņas Tukumsē, un Saldusa, un tagad lielais arēnas pasaulē, es visu laiku ar Latvijas karogu. Bet tikai tagad cilvēki sāc par mani rakstīt. Nezinu. Un bija tā, ka es tur, piemēram, vienoju cīņu, es уже biju pie PFL. Un par to raksta tur tikai pārus mediju portālus, jā. Bet citus ne. Bet es skatos, viņi raksta tur kaut kāds tur Jānis Eglītis, viņa darts turnīru Bauska. Viņš par to raksti,
es tur stāvu ar karagu pasaules līmenī organizācijā cīņas sporta, nerakstā. Bet, Es rakstīju par tevi. tu jā, Es personīgi tu mācies. rakstīju par tevi. Bet, jā. un to es vispār nesaprotu. Jā. Nekā slikti par darcu. Jā, šautriņas ļoti Jā, jā. nopietnas sporta veids. Bet, Beidz. kā viņi risina, par ko rakstīt, saprati? Jā. Tā kā, ir kā ir. Man liekas, ka tā ir tāda laimes spēle, kā kuram ir garstāvoklis arī. Jā. Gan jau, ka nav tik interesanti, vai gan jau, ka būs interesanti. Tu nekad nevar zināt. Jā. Bet, interesanti šautriņi. Nē, labi. Varbūt, ka šautriņas mēģina popularizēt. Zini kā? Ir tādi populārie sporta veidi, hokejs, basketbols, tenis, vai ne? Un tas jau sāk palikt, nav tik interesanti, vairāk ir garlaicīgi diezgan. Tad parādās šautriņas un piemēram, pingpongs, vai ne? Tūlīt būs filma nāks ārā par pingpongu. Man interesē, es gribu redzēt. Tu vispār zini kaut ko par pingpongu? Neko. Priekš man tas ir spēle, ka tu bišķi iedzer aulu un spēlē ar draugiem pingpongu. Tu kaut kādā tusiņā. Nezinu, Es spēlēju bowlinga līgā, tu zināji to? Nē. Bronzas līgā. Davai tā, kāpēc tā notika, ka daudz cilvēki zina par tādu sportu un par, piemēram, pingpongu nezinu. Un davai es tev ņemu un es tev aizvedīšu uz top līmeņa UFC cīņu turnīru, un tu pasēdi tur tribūnā. Un es tev aizvedīšu uz top līmeņa pingponga turnīrā. Un tu pēc tam man teiksi, kā tu jūties un kur tu dabūji vairāk emocijas. Jā. Simple. Bet tas ir tāpēc, ka man liekas, ka... Tas nav tāpēc, ka sporta veids ir slikts vai kaut kā. Jā. Tas vienkārši ir citādāks. Natural. Jā. Labi, bowlinga līgā jau arī visas komandas, pret kurām mūsu komanda, mēs bijām visi jaunieši. Mēs bijām 20 līdz 25 gadu vecumā. Visas pārējās komandas bija vecāki cilvēki. Bowlings ir kaut kas tāds, ko jauni cilvēki vienkārši nespēlē. Lai gan, man liekas, ka tas ir ļoti interesanti. Arī tāpēc, ka, piemēram, tu esi jauns tur cilvēks, jā? Tev ir tur 15 gadi. Kad tu vari savu dzīvē investēt uz sporta veidu, tā kā, piemēram, kā bowlings, ja tu nevari palikt tur miljonārs. Tas visu laiku par to domā. Kā es varu atdot savu visu dzīvē uz kaut kādu sporta veidu, ja es nevaru pēc tam to sporta veidu ņemt, lai dzīvot komforta visu savu dzīvē. Ko es tur, piemēram, kāda viņiem tur balvas no bowlinga turnīrā? Kaut kāds kubaks un dāvanu kartes, saprati, ok, respekt. Kas var to, Izskatā arī. Mēs nekad neuzvarējām, bet izskatā. Un priekš man ir, visus to beigusies, ja es nevaru no šo sporta, ja es nevaru atdot savu visu dzīvu uz sporta veidu, un pēc tam no to sporta veidu paņem, lai mana ģimene dzīvot labi, tas priekš man nav nopietni. Jā, man liekas, ka viena no tām lietām ir tas, cik tagad ir diezgan piesātināts tirgus sporta. Es to saucu par tirgu, vai ne? Sporta tirgus, UFC arī ir pārsātināts. Visu laiku ir kaut kāds jauns džeks no kaut kurienes, kurš ir stiprs un labs, un šitais notiek visu laiku, vai ne? Un man liekas, ka ir tik pārsātināts tas tirgus, ka tie cilvēki, tie sportisti, par kuriem tu dzirdi kaut ko vai visvairāk, ir tie, kuri māk sevi pārdot. Vai tu māki sevi pārdot, kā tev liekas? Paživjām, teiksim, vizim, nezinu, tas ir arī ļoti, man liekas, random thing. Kaut kā cilvēks labi izskatās, labi kaujas, labi runā mikrofona, bet kaut kā necipi cilvēkam, saprati? Un kaut kāds ir, piemēram, tur džeks, kurš tā slikti runā, bet kaut kas viņam ir, lai cilvēkam cepi. Tas ir ļoti arī, man liekas, random. Jo tur ir jābūt arī tai kombinācijai. Tad, kad es skatos, es domāju par kaut kādiem 80. gadu sportistiem. Tajā laikā, man liekas, ka par tādu lielu sportistu kļuva reti kurš. Tas nenotika bieži, vai ne? Un tad tu principā... Tu biji tik labs, ka tāpēc tu cilvēkiem patīk. Tagad ir tā, ka tev ir jābūt gan labam, gan jābūt smieklīgam, gan jāmāk runāt, gan labi jāizskatās, gan Instagramā jābūt tur kaut kādiem. Tas viss ir tāds
tāda kombinācija ir, tev ir jāmāk reāli sevi pārdot kā produktu, lai tu būtu interesants skatītājiem un organizācijām. Un tev vajag būt individuāli. Tagad tu nevajag tagad skatīties, piemēram, uz Conora McGregora un sāc darīt to, ko viņš darīja. Tas nestrādā uz tevi, saprati. Jo tu vienkārši, tas nav, tam ir jābūt super unikāli. Vajag būt sevi un, ja cilvēkam tas patīk, viņam tas patīk. Nu labi, man beidzās jautājumi. Paldies tev par sarunu. Paldies tev par sarunu. Mēs esam veiksmīgi nonākuši līdz šīs intervijas beigām. Akmens dievs, esmu nosvīdus bišķiņ. Mēs gribētu teikt, ka visa Latvija par tev tur īkšķus. Es novēlu tev veselību nākotnē. Paldies. Fizisko, garīgo. Paldies par sarunu. Paldies, ka uzaicināji. Prieks bija pārunāt. Uzaicināsim tevi vēlreiz kādreiz. Un labi, viss, tinamies prom. 100% atmaksa pirmajai likmei. Olimpiskais LVBet bonus. Reģistrējies, liec likmi un, ja neuzvari, saņem atmaksu. Spēlē ar uzvaras sajūtu. LVBet.